šādi dzīvi, koši, baudāmi, izjusti savā ķermenī. Nevis savā galvā, bet savā ķermenī mēs liekam soli šajā brīnišķīgajā, šajā maģiskajā, šajā visādi citādi enerģētiski pilnā ar dievišķām dāvanām gadā. Es esmu sapucējusies tieši priekš jums, protams, ka priekš sevis, bet arī priekš jums. Lai viss šīs gads ir tieši tik košs, tik dzīvs, tik piepildīts, tik dažādu, skaistu, dzīvu, dievišķu enerģiju pilns. Un notiks tieši tas, īstenībā notiks tieši tas. Ja, mēs neprogrammējam, mēs atstājam atvērtu šo te lauku, lai ar katru notiek tieši tas. Mīļie, šajā ierakstā es vēlos nodot jums janvāra enerģiju vēstījumu, ko drusku ir pierakstīts, viena lapa. Zem šī video es arī pielikšu klāt to, kas man nāca, kā ar roku uzrakstītu informāciju, bet kas ir tās, ko es jums vēlos nodot? Mēs ejam plūsmā, es aizveru acis ciet, ko jūs jau ļoti labi ziniet. Es atskatījos uz 25. gada video ierakstiem, un viņi tur ir diezgan daudz, ir sakrājušies, publicēti. Un es redzu, ka ar katru reizi šī mana kā avatāra cilvēcīgā tā caurlaišana, plūsma, viņa to par vien brīvāka, jo man ir ļoti daudz patiešām enerģijā ķermenī avatārā, tāpēc ir ļoti daudz sajūtu, un es to spēju, vienkārši jūs sajūtat, tāpēc, ka es spēju caur sevi to pienest, nodot, ja, un man vēl ir šī aktivizācija, kas spēja aktivizēt arī šo. Jums nav jāskatās vispār. Jums ir tikai jāklausās. Jums ir jāiekārtojas ērti, lai jums ir forši, lai jūs jūtaties komfortā, lai jums šī viss. Tūlīt sāksies tāda forša, tāda enerģijas plūsma, kas jūs iedvesmos, kas jūs motivēs. Jūsos notiks dažādas atklāsmes, atziņas. Ja pieslēdzas prāts, viņam liekas, ka viņš zina vairāk un kad kaut kādā brīdī, kad tev nav taisnība, mazliet paej nost, drusku tai maliņā un ļauj vienkārši tai enerģijai caurplūst. Ja? Jo tad, kad notiek šie tādi mazie pieskārieniņi, kuros liekas, ka ne tas tā nav, tie ir tādi forši spogulīši, tādi triggerīši, lai lūkotos vienkārši vairāk iekšā sevī, ja, un pajautāt, kāpēc man ir rodas kaut kāda veida sajūtas. Noteikti tas tāpēc. Mīļie, es noskaņojos un nodot jums janvāra enerģiju vēstījumu. Janvāris sadalās, enerģētiski sadalās, klausieties viegli, paņemiet tikai savu. Janvāris sadalās divās tādās daļās. Pirmā puse, šo vēstījumu jau saņēmis, viņu vienkārši tagad mēģināšu jums nodot, bet iespējams, ka arī plūsmā man nāk kaut kas vēl cits, un tas, kas man nāks, to es arī jums nodošu. Okay? Labi, viss, pietiek runāt, ejam darīt. Janvāris sadalās divās tādās daļās, enerģētiski sadalās. Ja? Kaut arī tas 1. janvāris un vispār janvārs kā tāds un viennieks kā tāds ir par kaut ko jaunu, par aizsākt, par darīt, par iet, par realizēt, par rīkoties, par plānot, lai notiek. Ja, lai notiek, un ir šī iekšējā apņēmība. No vienas puses tas ir tā kā stumt tevi darīt, bet no otras puses tu veido iespējams kaut kāda veida, vēl ir ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz dvēseles, kas veido kaut kādu veida ilūziju. Viņi ieliek sevi šajā ilūzijā, ja viņi uzstājas sev ap sevi tādu tā kā, kad
viss notiek jau, ja? Tu vienkārši tās sajūti, tu sev tā nostādi, un tas ir, tā arī ir ilūzija, un no vēl vienas puses, ja nav skatās ļoti daudz puses, kā var skatīties uz notiekošo, katra izvēlēs un katra rīcībā, tu radi sevī šo iekšējo sajūtu, ka tas jau notiek. Un tad, kad tu to radi sevī, tad, kad tu paļaujies, tad, kad tu esi šajā savā plūsmā, nevis tad, kad tu esi tādā mazā šaurumiņā, ja, kurā tev liekas, ka tu izdomās, un tad kaut kas notiks, bet pienāk nākošā diena, vai aiznākošā, vai pēc nedēļas, un tev viss ķeps nolaižās, deguns nolaižās, un viss tev vairāk neko negribās, vairāk nav. Ja, kur palika tas, kas tika kā radīts šajā sākumā? Ja? Un kāpēc tas nenotiek? Tas nenotiek tikai tāpēc, ka cilvēks enerģētiski nav savā plūsmā. Viņš paņem no viena, viņš paņem no otra, viņš paņem no trešā, viņš paņem no ceturtā, viņš kaut ko redz, viņš kaut ko izlasa, viņš kaut ko mācās, viņš kaut ko izzina, un tas ir kaut kādam brīdim, kurā viņš sevi tā kā uztur. Viņš ļoti šo enerģiju dod šim egregoram kaut kādam, ja, kas ir kā papīrs uz lapas, kā ir, es tā negribēju teikt, man tā pateica, kas ir kā diploms kaut kas, ja, kas ir kaut kas, kur rakstīts, kas ir kaut kas, kur tu esi kaut kādā tādā nosaukumā, ja. Bet aiz tā visa man nāk pilnīgi kaut kas cits, bet es to nododu, tāpēc, ka man virza jums pateikt to, kad pašā pamatā, lai jūs darītu, jo tāpēc, ka augstākā dievišķā plūsma caur jums plūst katru dienu, viņi saka, ieklausies sevi, radi caur sevi, dari caur sevi pieredzi, ej, parāds, jo mēs tev to dodam, tāpēc, ka tas iesprūst šeit. Ja? Bet tad, kad tu nolaidi to šeit, un šis gads viss ir par šo vietu, par sirds atvērtību, par sirds realizāciju, par sirds piepildījumu, par sirds atvēršanos, par sirds notikumiem. Un tad, kad tu dari, augstākā enerģija dara caur tevi, viņa neko neizdarīs, ja tu nedarīsi pats. Viņi dod tev enerģiju, viņi dod tev iedvesmu, viņi dod tev motivāciju, viņi dod tev apstākļus, viņi dod tev visu. Un vēl kas nāk, ko es jums nododu, turpmāk uz priekšu, ne tikai janvārī, bet arī uz gadu uz priekšu, jo gads būs ļoti dinamisks, ja, man tad nāk informācija arī vēl bišķi uz priekšu, arī to dalos ar jums. Ļoti daudz, kas realizēsies, tas, kas notiks uz kaut kādu iekšēju impulsu. Ja, nevis ilgu domāšanu, nevis ilgu spriešanu, nevis ilgu iztēlošanos, kaut kādu ilūziju veidošanu, kaut ko tādu. Ļoti daudz lietas, situācijas, miedarbības rezultēsies ar kaut kādu veidu ieguvumiem. Tad, kad jūs darīsiet caur impulsiem, jūs noteikti visi esat pamanījuši, ka kaut kādā dzīves brīdī jūs darat kaut ko vienalga ko, vai jūs sēžat, vai vienalga ko. Ja? Atnāk kaut kāda doma, kur saka kaut ko izdarīt. Un ir noteikti arī bijis tā, ka jūs to izdarat, un pēc tam ir ļoti liels prieks, pēc tam ir gandarījums, pēc tam ir pateicība, un pēc tam liekas, wow, cik forši, ka man sanāca, ka man izdevās, ka es aizgāju, ka es realizēju, ka es kādu miedarbību veicu saistībā ar šo impulsu. Ja? Un šeit impulsi uz priekšu kaut ko veikt, kaut ko pateikt, kaut ko pierakstīt, kaut ko izdarīt, kaut ko. Tev iedod šo tie pieskārieni, viņi ir tādi maziņi, īsiņi, viņi vienkārši klik, ieslēdzās tev kā spuldzīte, un tu vai tu viņu izrēģē, vai tu viņu apspied sevī iekšā, bet tāpēc, ka tu esi ļoti prātā cilvēks, un viņš nepaļaujās uz to, ka visi šie dievišķie pieskārieni ir tev kā, viņi tev dod, ej, dari, realizē. Kaut ko izlasi, tev kaut kas atsaucās, ej, dari, pieredzi. Ja? Tālāk, atgriežoties pie enerģiju vēstījuma, tātad janvāris. Cik tā man aiziet visu kaut kur, Dievs, cik interesanti. Janvāris, tātad 1. janvāra daļa vēl ir drusku tāda, tā kā tu vēl esi tādā tā kā
tādā maigumā, tādā šūpulī ielikts kā enerģētiski, ka tev gribās vairāk pie sevis, ka tev gribās vairāk vēl tādās pārdomās, tādā klusumā, tādā lūkošanās vairāk iekšā notiek, lūkošanās vairāk notiek tādā, tu vēl tā kā izplet to savu to dievišķo plūsmu, tu viņu pieņem, tev gribās varbūt meditēt, tev varbūt gribas sēdēt, tev varbūt vienkārši gribas brīvi elpot, tev gribas brīvi sajusties, tu gribi plašāk atvērt šos te sirds centrus, sazemēt šo te enerģiju, kas katru dienu ienāk iekšā, ka tu sajūti savu ķermeni, ja? Ka tu redzi sevi, ka tu esi paļāvībā tajā, kas caur tevi plūst. Un tā ir vēl drusku šī janvāra pirmā daļa, tādās iekšējās sajūtās, tādā tā kā sazemētībā sevī, ja? Kad tu smuki tā kā sakārto, viegli attiecībā pret sevi, saliec visu tā kā drusku pa plauktiņiem. Un nākošā daļa jau ir vairāk tāda tā kā, tev gribās tā kā tos mazos kājas pirkstiņus vai visu pēdu jau lēnām izbāzt ārā no šī te sava tāda maiguma dievišķā tāda kokona, kurā tu esi iekšā un drusku gribas pieskarties, paskatīties, kas tur notiek ārā. Kas tur jauns ir, kas realizējās, kā cilvēki attiecās, un tu savādāk sāksi skatīties. Gan redzējums būs cits, novērojiet vienkārši to, un arī uz priekšu, viņš ļoti aktivizēsies. Gan tātad tu redzi cilvēkus savādāk, tu dzirdi viņus savādāk. Iespējams var aktivizēties arī maņas, tātad deguns, caur sajūtām, caur smaržu, ja? Tu nosaki arī, kas ir savējie cilvēki, bet kas nav savējie cilvēki, bet tajā absolūti nav pilnīgi nekāda nosodījuma, ja? Vienkārši šīs te maņas ļoti aktivizējās, ja? Katrs pieskāriens, katrs sajūta, katra ieelpa, ja? Viss tas, ko tu redzi, ne tikai tu redzi caur acīm, bet ko tu redzi cauri. Tavs sirds centrs aktivizējās, tava intuīcija, viss tas, tavs ķermenis, viņš tā kā pulsē visu laiku. Ja? Viņš pulsē šajā dzīvībā, šajā dzīvības sulā. Otrā pusē vairāk labi, man jau viņi iet pāri, ja tagad, pēc, ka es visu laiku esmu plūsmā. Bet, ja notiek vēl šis sākums tādā, gribas apķert, ka gribas samīļot, ka gribas tā padusītē, ka gribas ieritināties, ka gribas būt tikai vienīgi sev, ja, un nevienam citam, nevajag sev pārmest. Nevajag teikt un nelasiet vispār neko, ko nosaka kaut kādi visi citi egregori, gudrība, kas tad ir jāsāk, kas ir jādara, kas ir jāraksta, kur ir jāiet, kā ir, nezinu, tas jādara pareizi, kā tas ir jādara pareizi, kāds tu esi nepareizi tur, kāds nesi nepareizi tur. Visu. Sevi iekšā, labi? Klausieties tikai vienīgi sevi. Un ja ir šīs dienas, kad neko no tā visi negribās, neko, visi ejiet 8 mājas tālāk, es gribu būt tikai vienīgi sev. Ļaujiet to sev. Jebkurā mēnesī uz priekšu ļaujiet to sev. Ļaujiet būt savā sirds atvērtībā. Ļaujiet būt savā iekšējā brīvībā. Ļaujiet notikt kaut kāda veida emocijām. Ļaujiet sev notikt asarām, ļaujiet notikt visām tām, no kas caur jums plūs, jo no tā visa, kā jūs izreaģējat, jūs atbrīvojaties no kaut kā, kas ir iespējams bijusi kā kaut kāda veida saugusi daļa ar jums kopā. Ļaujiet visam notikt tam, kāds jūs esat. Jūs esat dzīvi cilvēki. Jūs sajūtat, jūs redzat, jūs reaģējat. Bet aiz tā visa, tas nav nekas slikts. Ja? Tas ir dzīvi, jūs esat dzīvi, jūs esat mīlestības un gaismas pilni, jūs esat dievišķi. Ja? Tātad, nākošā puse, kad mēs jau drusku taustāmies, skatāmies, ko mēs gribam, kur mēs ejam, mēs lienam ārā no kaut kāda veida tās tā kā tādas vēl iekšējās tādas baļķošas baudas, ja? Mēs sākam realizēt lēnām, mierīgi, nepārmetot sev. Ja?
Gribās skaļi, dariet skaļi. Gribās klusu, dariet klusu. Gribās apvienoties ar tādu pašu redzējumu cilvēkiem, dariet to. Gribās iet vienam, dariet to. Bet aiz tā visa saprotiet to, ka neuzceliet kaut kādu veidu ilūzijas, ka kāds atnāks, kāds kaut ko izdarīs, kāds izglābs, kāds dos enerģiju, kāds kaut ko. Tikai un vienīgi tas būs uz mazu īsu brītiņu. Tas ir apmāns. Tikai tad, kad jūs esat savā plūsmā, tad, kad jūs sevi dzirdat, kad jūs esat caur atvērtu sirds centru, tikai tad viss notiks, jo tikai tad jūs dzirdat, kas jums ir jādara, tikai tad jūs realizēsiet caur šiem impulsiem, tikai tad jums būs iedvesma, idejas, motivācija iet redzēt, realizēt un pieredzēt. Vēl kas ir. Tie cilvēki, tās dvēseles, kas jau ir šajās jaunajās enerģijās, ja, jūs redzat, ka viss ir savādāk, viss ir vieglāk. Vairs nav šī kaut kāda destruktīva, kas novelk. Jā, ir tādas dienas, jā, ir emocijas kaut kādās dienās, bet viņas nediktē jūsu būtību absolūti. Tātad arī enerģētiski turpmāk uz priekšu, ne tikai janvārs sadalās, es negribu viņu kā fiziski dalīt, tas viss notiek, ko es nododu vienkārši enerģētiski. Ir cilvēki, kas caur šo ten iekšējo plūsmu un dziļumu iet un realizē, bet jūs redzēsiet, kad ir tādi, un viņi ir augšpusē, ja? Tajā, kur ir šeit tikai, kur ir prātā, kur ir kaut kādās programmās, kur ir kaut kādās destruktīvās vainošanās, apvainošanās, dusmošanās, kur viņi tur uzbjās, karoči viņiem tur ļoti patīk, ja? Kad ir šis slānis, un tie cilvēki var būt pat jums apkārt, ja? Jūs ļoti sāksiet to redzēt turpmāk uz priekšu, ne tikai janvārī, bet turpmāk uz priekšu. Vienkārši kolosāli varēs redzēt, kuri ir savējie, kuri ir atmodušies un kuri vēl guļ dziļā miegā un viņiem tur vienkārši ir jāpaliek. Un tajā augšējā slānī būs cilvēki, kuriem ir jāskrien, kuriem ir jārealizē, kuriem ir fiziski ļoti daudz jādara, kuriem ir nepaspēja, kuriem ir tas, kuriem ir šitas, un viņiem visādi attaisnojumi ir, un viņiem visādas problēmas ir, un viņiem viss kaut kas ir, viņiem viss kaut kas trūkst, un tad ir pa daudz, un tad vēl nezinu, kas, un viņi tur vārtās savā tajā migā, un vienkārši ļaujiet, lai viņi tur atrodas. Ar humoru, vieglāk, ar tādu veselīgu humoru, gan attiecībā pret sevi, visu janvāri, gan attiecībā pret visiem notikumiem, notiekošā arī, kas ar pašu cilvēku notiek. Vienkārši iemācieties arī turpmāk uz priekšu, pārsmieties par sevi. Apakaļ, ja es vēl varu tā pieskarties, 3, 4, 5, 7 gadi, vēl vairāk šie te cikli, ko tagad ļoti, ļoti skaļi visur publiski runā, ka tagad sākās šis ten jaunais kaut kāds cikls, ja. Tur ir gana, tur ir ļoti daudz gana pieredzēts, tur ir ļoti daudz gana cilvēcīgi apzināts, sāpēts, izmācīts, ka tie, kas saka sev jā, tie, kas klausa šim ten impulsam, tie, kas atver sirdi un iet savus dvēseles ceļu, jūs redzēsiet, ka ļoti daudz, kas realizēsies daudz ātrāk, straujāk, jaudīgāk, interesantāk, caur vieglumu, caur humoru, caur es vēlos redzēt, es vēlos pieredzēt, es vēlos sajust, es vēlos. Caur tādu, tu dod vienkārši sev iespēju. Un viss šis, ko es tagad jums nododu, ir iespējams pilnīgi katram. Nevis kā izveidota ilūzija, jo tāpēc, ka tagad, kad jūs klausieties, jūs paņemat ceļat augšā. Es varu, es iešu, es darīšu, es realizēšu, man ir iedvesma, man ir motivācija. Viss ir kliena, viss forši, ja? Bet kaut kādā brīdī, kā es teicu, sākumā paiet dažas dienas, un atkal viss deguts uz leju, mums jau vairs neko negribu, viss ir, ja? Lai tas tā nav. Tāpēc es arī drusku atļaušos, ja. Es uzrakstīju uzaicinājumu, es domāju, ka iespējams man vēl būs kāds ieraksts. Es domāju, nezinu, gan, par šo te jauno enerģētisko kursu, kuriem drusku pieskaršos. Kāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi šī ten pašu sakņu dziedināšana, kas ir kā dzimte, lai notiktu šī ten izpratne, kāda tu esi šajā dievišķajā plūsmā, kad tu vari radīt,
kad tev nav tikai jāpieskarās kaut kādiem instrumentiem, egregoriem, kas tev ir kā pieturzīmes, kas tev palīdz, ja? Kas tev ved, ja? Jo tas ceļš pa visu šo, kur tu mācies, kur tu ej, ko tu izzini, kādas tos tabelīti tu sev piekar kaut kur klāt, kas tu esi. Tas ir tikai vienkārši egoismam un prātam, ja? Bet un tas ir iespējams pat ilūzijās kaut kādus īsus brīžus cilvēkiem, jo ja reālajā cilvēka dzīvē tev nav sakārtots pats pamats, ja tu atgriezies kaut kādu veidu destruktīvā, ja tu atgriezies kaut kādu veidu pārmetumos, ja tu nepaļaujies uz šo ten augstāko, kas plūst caur sevi, tevi, katru dienu tev dodot jaunas iespējas. Tevi ved, tu neesi viens, tu vienmēr esi starp savējām enerģijām. Aiz tevis ir dzimta, aiz tevis ir gaismas pavadoņi, aiz tevis ir milzīgs daudzums, un viņi tev klauvējās no visām pusēm, un vienmēr šie te klauvējieni nav viegli. Viņi neatved vieglus cilvēkus. Nenotiek vieglas situācijas, lai tu sev noticētu, un tu ietu tur un darītu to, kas tev ir jādara. Tāpēc šis te kurs, dzimtas dziedināšana, ir iekšējais miers. Tad, kad jūs saprotat, kad un es domāju, ka ļoti daudz, kas šo te klausās, tie, kas šeit ir atvesti, jau to apzinās. Kad jūs esat tie, kas dziedina visu šīs te programmas, atbrīvojot. Tas ir iespējams. Es jums to parādīšu. Ātri tikai pasaku, droši pieskaities uz kursu, būs ļoti, ļoti jaudīgi, interesanti. Tā būs pilnīgi cita pasaule, ko es jums parādīšu, jūs vēlēsieties tur būt, un jūs to vēlēsieties, un jūs to arī radīsiet sev šajā realitātē, kur jūs atrodaties. Vēl drusku es vēlos pieskarties un par šo te dzimtas tematu. Notiek viena diena, ne vakar vai aizvakar, un man atnāk informācija, es daru, virtuvē kaut ko daru, kad no dzimtas, no reālās dzīves bija 2 cilvēki, kas man bija ļoti, ļoti mīļi. Ja? Viens vīriešu kārtas un viens sieviešu kārtas, tas ir vecs, ja? Kur bija aiz manīm enerģētiski, un tagad notiek šis brīdis, kad es stāvu, es daru kaut ko, liekas, ka tā bija tā diena, kas taisīja raselu. Un man atnāk informācija, man vienkārši iziet tirpiņas caur visam ķermenim, un viņi man saka, mēs esam brīvi. Un es saprotu to, kad es esmu caur šo savu, to, ko es esmu izdarījis, to, ko es esmu paveikusi, to, kas es atstrādāju, to, ko viņi man ir parādījuši caur sevi, caur šo te dzimtu, es esmu atbrīvojusi tik daudz dvēseles savā dzimtā. Un es saprotu, ka šie te pavadoņi man ir citi jau, viņi vēl ir citi, un tie, kas bija, tie, kas visu laiku klauvējās, un atgādināja par sevi, un atgādināja, un nāca, viņi ir atbrīvoti. Tas bija tik emocionāli, un es ļāvos tam brīdim notikt, un es vēlos arī jums parādīt, lai jūs šo te sajūtat, lai jūs sevi atbrīvojat, un lai viss tas, kas nāk kā jaunas zināšanas, katru mēnesi turpmāk uz priekšu, lai viņas tā kā jūs, nevis viņas paliek šeit un tādā kaut kādā ilūzijā uz mazu brīdi, bet kad jūs viņas sazemējat un jūs esat tas caur savu fizisko avatāru, caur šo ten enerģijas lauku, kas ir caur jums, kas ir ap jums, kas ir milzīga enerģija, ko jūs caur sevi, ja jūs arī vēl tam neticiet, es jums parādīšu, kā to caur sevi sajust, kā izlaist, kā sazemēt, kā būt tajā iekšā, un jūs sapratīsiet, kā notiek šī te radīšana katram cilvēkam caur sevi, iemācoties, paļaujoties uz to, kas caur jums plūst, un caur to, kas aiz katra stāv. Mīļie, paldies, es jūs apķeru, es jūs samīļoju, es jūs iedvesmoju, motivēju, lai janvāris ir brīnumains. Un vēl kā es tajā tekstiņā minēju, ko es pielikšu arī pie šī video klāt, kad vienkārši tagad apķeriet, esiet forši pret sev, vienalga, kā jūs jūtaties, un pasakiet sev visu to labāko.
mīļāko, jaukāko, iedvesmojošāko kaut ko. Nobučojiet sev visu, samīļojiet sev visu, dariet šodien visu to, kas jūs iedvesmo, kas jūs pacēl spārnos, kas dod jums milzīgu pateicību tādu, kad ir iespējams, ka balss lūst un kad ir asars acīs, tāpēc, kad katru dienu, pilnīgi katru dienu notiek dāvana. Un tā dāvana katra esat jūs katrs pats sev. Lai mīlestības, veiksmes, izdošanās, visādi citādi piepildīts šis lineārā laika 26. gads.